Sveicināti, dārgie radio klausītāji un jaunieši un visi, kas klausās šo raidījumu. Mani sauc Ronalds Svarbs, un es iesākšu šo raidījumu bez tā tipiskā ievada, kas man ir, jo es vēlos runāt par viskontroversiālāko vēsti pasaulē. Kas tā ir un kāpēc tā ir tik kontroversiāla? Daudzi no mums jau zina šo vēsti, bet iespējams tu to nekad neesi dzirdējis. Es vēlos tev prasīt, lai tu uzklausi šo raidījumu, lai tu noklausies to, un tad izvērtē pats un izspried pats, kāpēc šī vēsts ir tik svarīga, un vai tā ir kāda, arī nozīme iespējams tavā dzīvē. Dzīve ir īsa, un to mēs zinām. Mēs zinām, ka tā ir kāds sākuma punkts un arī beigu punkts. Un daudzi saka, ka mēs nezinām, kas notiks pēc nāves. Bet, ja tu to varētu zināt, vai tu nevēlētos to zināt, varbūt jau zini, vai esi domājis par šo, bet vai tu negribētu zināt, ja tu kļūdies? Un varbūt tev nemaz nav nekāda viedokļa par šo tēmu, un tad var arī klausīties šo tādām atvērtām ausīm. Jo tā lieta ir tas, kas meklē patiesību, viņš neaizver acis un nesaka, es visu zinu. Un tas, kas meklē patiesību, tas izskata dažādus viedokļus un pozīcijas un mācās no visiem, bet tas, kas galu galā padara kaut ko par patiesu, ir tas, ka patiesība beigās ir tikai viena. Var būt tikai viena patiesība, jo tas ir tas, kas padara patiesību par patiesu. Karls Staples Lewis, tas cilvēks, kurš sarakstījis Nārnijas kronikas, ir teicis šādu citātu, viņš teicis, kristietībai, ja tā ir nepatiesa, nav nekādas nozīmes. Bet, ja tā ir patiesa, tā ir bezgalīga nozīme. Vienīgā lieta, kas tā nevar būt, ir vidēji svarīga. Un tad pēc tam, tas bija tas citāts, un es izstāstīšu šo vēsti, īsumā par to, kas ir kristietība, kas ir tā vēsts, šodien 35 minūtēs, un tad varēs saprast, kāpēc tā ir tik liela nozīme un kāpēc tā nevar būt vidēji svarīga. Pirmkārt, Bībele runā, ka ir Dievs. Ir kāds radītājs, augstāka morāla būtne, kura ir radījusi visu un ka ir pasaulē tāda vieta kā debesis un elle. Un kāpēc tās vietas pastāv, es pieskaršos vēlāk. Bet problēma, teiksim tā, jau nav, ja tu esi labs cilvēks. Ja tu esi labs cilvēks, tad tu nonāks debesīs. Pavisam vienkārši. Kā jaunieši mēdz teikt, easy game. Bet debesis ir vieta, kur ir Dievs. Un Dievs ir svēts. Un svēts nozīmē, daudz uzskata, ka bezgrēcīgs, bet svēts nozīmē īpašs, nošķirts. Kaut kas pavisam tāds citādāks. Un Dievs ir arī bezgrēcīgs, viņš ir bez jebkādas vainas. Viņš nav nevienu, ne grēka, nekā slikta nav pie Dieva. Pilnīga gaisma, pilnīga tīrība. Un debesīs arī nebūs neviens no šīm lietām. Tur nebūs grēka, tur nebūs dusmas, nāves, skaudības, alkatības un tā tālāks. Tāpēc tur nonāks tikai labi cilvēki, tādi, kuriem nav šī visa. Bet viss jau būtu labi, bet jautājums ir, kas ir labs? Kas tad ir labs cilvēks? Un labs pēc definīcijas ir morāli perfekts. Perfekts cilvēks. Sakam, ok, tad debesīs nonāks tikai morāli perfekti cilvēki. Tādi kā Dievs. Pilnībā perfekti. Un tad jautājums rodas, vai tu esi morāli perfekts? Un uz šo varbūt teiktu nē. Un ja es būtu jautājis, vai tu esi labs cilvēks, tad visdrīzāk tu teiktu, ka jā. Ka lielākā daļa no mums esam labi cilvēki. Vai parasti mēs sākam salīdzināt, sakam, jā, es neesmu kā Hitlers, kā Putins un kā visi citi cilvēki. Bet varbūt tev liekas, ka tu esi labs cilvēks, neesi morāli perfekts cilvēks, bet vēl zini, ka tu esi labs cilvēks. Un mēs šo varam pārbaudīt. Mēs varam pārbaudīt, vai tu esi labs cilvēks, vai tu neesi kā citi, kad esi labāks par citiem. Un Dievs deva cilvēkiem 10 baušļus, kuri vecajā derībā ir aprakstīti pēc tam precīzāk, tā ir 2. Mūzes grāmata, 20. nodaļa, bet šie 10 baušļi ir kā vērtību tāds standarts, atbalsta punkts. Tie ir tie, kas definē, kas ir labs un kas ir slikts. Un iziesim īsumā tiem cauri dažiem no tiem, un pirmkārt es jau jautāšu, vai tu esi melojis kaut vienu reizi?
Un ja tu atbildēji jā, tad kā sauc cilvēkus, kuri melo? Meļi. Melis, kartupēlis, vai ne? Melis. Jā, ja tu esi vienreiz melojis, tad tu esi melis. Vai tu esi kādreiz kaut ko nozadzis? Un tu saki, varbūt tu neesi neko nozadzis, bet padomā tiešām. Vai tu neesi nozadzis kādreiz kāds online filmas skatījies nelegāli, torrentus lejuplādējis, aplikācijas nelegāls lejuplādējis. Tā arī skaitās zakšana. Un kas tad tu esi tagad? Nē, nevis zaglis, esi melīgs zaglis. Vai tu esi iekārojis kādu vīrieti vai sievieti? Skaties pornogrāfiju, seks pirms kāzām. Tā ir laulības pārkāpšana. Arī nesot laulībā, mēs varam pārkāpt laulību. Un Bībele šo sauc par netikli. Tas ir melīgs, zaglis un netiklis. Un šis vecajā derībā netiklība tika sodīta ar nāvi. Tas bija nopietnas grēks, tas nopietnas pārkāpums Dieva acīs. Un vēl vai tu esi zaimojis Dieva vārdu, sacīs OMG un citus zaimojošus teicienus. Lielākā daļa no mēs esam to darījuši, un jautājums ir, vai tu to pašu darītu ar savas mammas vārdu, izmantot viņas vārdu kā lamu vārdu. Pasaku, nē, jo tu cieni savu mammu, vai ne? Tas ir normāla lieta, ko mēs nedaram, bet tu zaimo Dieva vārdu, kurš tevi ir radījis, kurš tevi devis labas lietas. Un vecajā derībā šis arī bija nopietnas pārkāpums, kurš tika sodīts ar nāvi, ka Dieva vārdu nedrīkstēja zaimot. Un Dieva acīs šīs lietas, ko mēs darām, ir grēks. Tas sauc par grēku, tās ir sliktās lietas vai lietas, kuras nepatīk Dievam. Un vai tu zini, ko Bībele saka par grēku? Kas ir grēks? Bībele saka, ka grēks ir alga. Tā ir alga. Tā kā mēs ejam uz darbu, mēs strādājam, mēs saņemam eiro par mūsu darbu, tā par grēku mēs saņemam, grēka alga ir nāve. Bībele saka, ka grēka alga ir nāve. Es vēlēs to teikt. Un, kad mēs darām grēku, tad mums jāsaņem sods, jāsaņem nāvi. Un mēs tagad izgājām cauri šiem 4 baušiem, no 10 baušiem, ir vēl visi pārējie, tad, ja Dievs tevi tiesātu pēc šiem baušļiem, pat nevēlas pēc visiem 10, vai tu būtu vainīgs vai nē? Vai tu ietu uz elli vai uz debesīm? Un, ja tu saki, ka tu iet tāpat uz debesīm, tad pārkāp tagad pirmo balsi, tu esi citu dievu, kurš nepastāv. Mēs esam vainīgi, un mums jādodas uz elli. Mums jādod uz elli. Un ja tu teici, ka jā, ka tu dosies uz elli, un ja tevi tas neuztrauc, tad mani tas uztrauc. Un tā ir briesmīga, jo tā ir, Jēzus saka, ka tā ir briesmīga vieta, kur būt. Tur būs zobu kaukšana, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. To sauc par uguns jūru vietu, kur būs vienkārši bailīgi, briesmīgi. Tā būs mūžīga vieta, no kuras nevarēs izbēgt, kur būtu tik saņemts sots par lietām. Tā ir briesmīga vieta. Un Jēzus runā par elli 70 reizes. Tā ir lieta, par kuru viņš runāja visvairāk. Viņš runāja par elli, un tad viņš runāja par naudu. Ja Jēzus, viņš daudzas lietas arī parāda, ka Jēzus pierāda ne tikai bibliski avoti, bet ārpus bibliski avoti, ka Jēzus ir dzīvojis, tie dokumentē viņa nāvi un augšām celšanos. Un ja Jēzus patiešām ir bijis, un viņš dzīvojis, un darīs brīnumus, un stāstīs visas šīs lietas, ka ja viņš pats tik ļoti ir pārliecināts par šo vietu, viņš mums vēlas no tās izglābt, tad jautājums ir, vai mums nevajadzētu par to padomāt, vai tiešām tā ir tikai pasaciņa. Vai tā ir īsta vieta, kura eksistē. Un tādēļ es nevēlos, lai tu tur ej, un mani nepatīk šis un biedē tas, jā, kad tu varētu tur doties. Un ja tevi tas neuztrauc, es ieteiktu to ļoti, ļoti par to padomāt. Jo tā lieta ir tāda, kāpēc es šo visu stāstu? Ir tāda lieta, ka tiesnesis, viņš tiesā noziedznieku tikai pēc to sliktajiem darbiem. Tiesnesim ir jābūt taču taisnam, viņam vajag tiesāt, viņam ir likumi, un par likumiem pienāks par pārkāptiem likumiem pienāks konkrēti sodi. Un tas ir tas, kas padara labus tiesnešus par labiem tiesnešiem, ka viņi pilda to, kas viņiem jāpilda, ka viņi piespriež sodus par to, kas viņiem, par sodiem, kuri tika pārkāpti. Un mēs visi gribam šādus tiesnešus pasaulē, kurus nevar uzkukuļot, vai ne, kurus nevar uzpirkt, kurus nevar apmānīt. Un jautājums ir, vai tu gribētu, lai debesīs būtu citi ļauni cilvēki? Un tā var teikt tā kā Hitleru, Putinu un tā tālāk, bet varbūt tu zini kādu, kurš pret tevi ir izdarījis kaut ko ļaunu. Pret kādu tavu draugu ir izdarījis kaut ko ļoti ļaunu. Un vai tu nevēlētos, lai viņš saņem
to, ko ir pelnījis, sodu par to. Mums visos ir taisnība. Mēs visi gribam, ja mēs redzam ļaunumu, kā cilvēki izturas briesmīgi gan pret dzīvniekiem un pret citiem cilvēkiem, vai pret tevi. Ja kāds pret tevi kaut ko ir zadzis, tevi ir sitis, tev atņēmis, vai ne? Tu gribētu taču, lai tiek izrīkota taisnība. Visi to gribētu, lai tiek izrīkota taisnība, lai tiesnesis skatās. Bet tā lieta ir tāda, redz, ka arī mēs esam šie pārkāpēji. Mēs esam tie, kas sēžam tiesas zālē, un kuri mēs esam notiesāti. Un Dieva acīs viena grēka izdarīšana tevi izslēdz no iespējas nokļūt debesīs. Jo, kā es teicu, debesīs nonāk labi cilvēki, kas nozīmē morāli perfekti cilvēki. Un lieta ir, ka neviens no mums nav tāds. Un Jēzus bija pārliecināts, ka pastāv vieta kā elle un pastāv vieta kā debesis. Un Bībele saka, vai arī Jēzus saka, ka neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem un elku kalpiem un visiem meļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Ellē. Vēl citur Bībelē saka, ka Dievs saka, man pieder atriepšana, es atmaksāšu. Un vēl ir, kur teikts, ka saka, ka briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. Tas ir briesmīgi. Tā ir briesmīga vieta, par kuru tiek saņemts sods. Un tad jautājums ir, ja tu šodien nomirtu, vai tu zinātu, kur tu dodies? Vai tu dotos debesīm vai zeli? Un tā lieta ir tā, ka mēs esam vainīgi, mēs esam grēkojuši pret Dievu, bet mēs esam sāpinājuši arī citus cilvēkus. Gan savus vecākus, savus draugus, vai citus kolēģus, un arī šīs smagas lietas, kuras gan Dievam sāp, bet kuras arī citiem kuras citi ir sāpinājuši. Un tādēļ mēs esam pelnījuši nāvi. Teiktu, tas ir briesmīgs sods, vai ne? Kāds var būt, tas nav taisnīgi, bet, kā es minēju atkal, Dievs ir taisnīgs, viņš soda tikai pēc sliktajiem darbiem. Bet jautājums tad ir, labi, tu tiec notiesāts par taviem pārkāpumiem, bet jautājums, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt, lai izbēgtu šo sodu? Bet varbūt tu teiksi, bet jā, es taču esmu bijis tomēr, labi, esmu izdarījis sliktas lietas, esmu melojis zādzis, varbūt citis un arī noslapkojis kādu, bet kopumā es taču esmu bijis labs cilvēks. Esmu palīdzējis, varbūt esmu izaucinājis bērnus, es taču esmu arī pat baznīcā bijis Ziemassvētkos un varbūt ziedojis naudu un labdarībai devis lietas un tā tālāk. Bet tā lieta ir tāda, iedomājies, tiesas zālē, vai zaglis tiesas zālē, vai vīrietis, viņš saka, viņš noslapkoja 3 sievietes, viņas tāpat bija ielas meitas un tā tālāk, nav tik svarīgi, vai ne? Viņam likās, ka viņš dara pareizu lietu, viņš saka, bet es taču darīju labas lietas, vai ne? Es palīdzēju, palīdzēju vecmammai, ziedoju un tā tālāk. Vai tiesnesim tas rūpēs? Un labam tiesnesim nevajadzētu tam rūpēt, teikt, nē, tas ir pārkāpis, noteikums izdarīs sliktas lietas, un tādēļ pienāks to sods par šo. Un tāpat ir mums, ka neviens nevar izbēgt no šī soda. Neviena laba lieta nepalīdz tam. Nevienas darbi, tas būtu tā kā censties uzpirkt tiesnesi, bet tiesnesis ir neuzpērkams, viņš ir taisns, viņš tiesās katru sodu. Un to nevar izpirkt arī laiku šķīstītavā, vispār tā šķīstītava Bībelē nav minēta, tas vairāk no tādām tradīcijām un apokrifiem no citām grāmatām, bet nav tādas lietas kā šķīstītavas. Un ja mēs šo dzīvi dzīvojam, un ja mēs neatrisinām šo lietu, tad nomirstot, mēs pavadīsim mūsu visu mūžu ellē. Tas ir briesmīgi, šausmīgi. Jautājums ir, ko darīt? Ko darīt? Un atbildi ir, mēs nevaram darīt itin neko. Mums visiem ir jāsaņem šis sods. Un citas reliģijas dod alternatīvas kādas. Tas ir tā kā censies piekukuļot šo tiesnesi, vai tās izslēdz elli, tas būtu tā, kā tu saņem pavēst nākt uz šo tiesu, bet tu vienkārši izmet to miskastē, tu to ignorē, iebalst galvu smiltīs, bet tas jau nemaina realitāti. Citas reliģijas saka, jā, tev vajag lūgt, tev vajag iet, tev vajag gavēt, lai nonāktu debesīs, bet tā kā es saku, tas ir tā kā censies uzkukuļot tiesnesi, jo tas ir pārkāpis jau, tu neesi bijis perfekts, tu nevari tik galā. Bet jautājums, kādu mēs varam izbēgt, ir pavisam vienkārši. Iedomājies tiesas zālē, tu nomirsti, vai pirms tam, vienalga, āmurus nosit, tev tiek piespriests sods, bet tad pēkšņi iznāk kāds cilvēks.
un viņš saka, es uzņemos šo sodu, es par to samaksāšu. Tad tiesnesis paliek taisns, sods tiek izpildīts, bet šo sodu uzņem kāds cits, un tu drīksti legāli tikt atbrīvots, jo par sodu ir samaksāts. Un tā ir kristietības vēsts, un tas tieši ir tas, ko Jēzus Kristus izdarīja, kādēļ Jēzus Kristus nāca uz šīs zemes, lai saņemtu Dieva dusmas, Dieva sodu par maniem, taviem un visas pasaules grēkiem, visu, ko katrs sliktais, vai par katru slikto darbu, ko katrs cilvēks ir izdarījis. Bet, ir viens liels bet, Jēzus neies visiem tiesas dienā palīgā. Viņš ies palīgā tikai tiem, kurus viņš personīgi pazīst. Un ja tu nepazīsti Jēzu, ja tu neesi nožēlējis savus grēkus, neesi bijis, neesi lūdzis viņu, neesi dzīvojis šo dzīvi kopā ar viņu, tad tev nespīd debesis, jo Jēzus Kristus te nepazīst. Un tas ir tas, kas padara šo par viskontroversiālāko vēsti pasaulē. Jēzus nav kaut kāds papildus ceļš uz debesīm. Tu nevari apvienot Allahu, islāmu plus Jēzus, meditācija plus Jēzus, vai visums un joga un reinkarnācija plus Jēzus, vai kā citā, vai kā citi ceļi ietu arī uz debesīm. Ja Jēzus ir bijis, un viņš ir bijis, un viņš ir darījis šos brīnumus, kas ir dokumentēti, aprakstīti, un Bībele arī vispārbaudītākā grāmata. Visi cilvēki cenšies to apgāzt, bet tā ir tā perfekti uzrakstīta, bezkļūda. Sākotnēji liekas, ka tur ir pretrunas, bet Bībelē īsti nav pretruna. Tā ir viena unikāla, dzīva grāmata, sarakstīta, atnākusi līdz mums, neizmainīta pēc visiem šiem 1000 gadu. Un tur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Neviens netiek pie tēva, neviens netiek uz debesīm, kā vien caur mani. Un tādēļ šī vēsts ir tik kontroversiāla. Un Jēzus saka, kas tic dēlam, jebšu viņam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa. Dieva dusmība paliek uz viņa. Un jautājums ir, vai uz tevis ir vēl šī Dieva dusmība? Vai Dievs vēl dusmojas tevi? Un tā lieta teiks, jā, bet es taču neesmu pelnījis. Un kāpēc Dievs tāds ir? Kādēļ nepieciešami sodīt cilvēks? Kādēļ vajadzīga elle? Un es to varu salīdzināt šādi. Iedomājies, es paņemu akmeni uz ielas, un es viņu saskrāpēju. Un tu to redzi, ka es saskrāpēju akmeni. Un teiktu, ok, jocīgi, kādēļ es to daru. Un jādomā vienkārši jocīgi, bet nekādīgi par to īsti nereaģētu. Tad es aizietu uz šrotu, kur ir vecas mašīnas, kuras nieram nevajag. Es paņemtu savus atslēgus un arī noliktu kārtīgu švīku gar to mašīnu, vecu žigulīti. Teikt, ok, arī jocīgs tipiņš iet skrāpē mašīnas izgāstuvē, bet labi, neko, īpatnējs cilvēks patīk viņam skrāpēt mašīnas. Bet tad iedomājies aizietu tālāk uz lietotu autoplaci, kur pārdot lietotas mašīnas, un paņemtu tur atslēgu un novilktu gar to mašīnu. Tad pēkšņi šeit man nāktos jau maksāt, vai ne? Cilvēki nebūtu priecīgi, ka es nāku un sabojāju lietotas mašīnas. Bet labi, es varētu samaksāt, varētu izdomāt kaut ko, un nebūtu tik traki. Bet tagad iedomājies, es aizēju pie Spicas uz Lamborghini centru, un tad tur novelku kārtīgu švīku ar vienu no mašīnām. Un tagad jau tas sots ir krietni lielāks. Bet kas notika? Es taču darīju to pašu lietu, vai ne? Teiksim, tas nav nekas svarīgs. Un tā problēma ir nevis tās lietas darīšana, bet gan arī lietas darīšana, jautājums, tas var būt lielāks un mazāks noziegums, bet pret ko tu to izdarīji? Un tagad pamēģini aiziet uz Ziemeļu Koreju un iespļot Kim Jong-unam sejā. Tas nebeigsies ne labi nec tev, nec tavai ģimenei. Jo mēs to zinām, tu tā nevari rīkoties pret diktatoru, vai ne? Bet kāpēc mums liekas, ka mēs pret Dievu varam rīkoties, kā mēs gribam? Bet Dievs ir labs, viņš ir radījis labas lietas, un viņš var noteikt visu pār mums, jo viņš ir visa radītājs. Un ja mēs pārkāpjam pret viņu kaut vienu lietu, viņam ir visas tiesības mūs iznīcināt. Un tāpat kā mums visiem pienāktos elle, jo mēs visi esam ļauni cilvēki, mēs esam darījuši sliktas lietas.
bet tādēļ, ka Dievs ir taisnīgs. Viņš dod mums iespēju iet arī debesīs. Un tas ir netaisnīgi, ka mēs nonākam debesīs. Un tāpat kā mēs esam grēkojuši, mums pienākas būt ellē, tāpat kā Jēzus Kristus uzņēma mūsu grēkus, mums var būt tiesības vai privilēģija nonākt debesīs, bet tas ir tikai no žēlstības, no dāvanas, no mīlestības, kura bija Jēzum Kristum pret mums. Un tādēļ tā ir mīlestība, ka mēs varam nonākt debesīs. Un tā ir arī mīlestība, ka ļauni cilvēki saņem sodu par viņu darbiem. Un mēs arī gribam dzīvot taisnā vidē. Mēs taču gribam, vai ne? Kad mums ir arī policija un tiesas, un ka mēs varam justies droši un pasargāti, ka mums nav jābaidās par savu dzīvību un savu īpašumu. Un tieši tā būs debesīs. Un tāpēc Dievs ir taisns, un viņš ir radījis mūsos arī slāpes pēc viņa, vēlmes pēc kaut kā arī tāda garīga. Mēs zinām, ka mūsos ir tukšums. Tukšums, kuru nevar piepildīt nec mantas, nec videospēles, nec alkohols, nec mašīnas un jau kas cits. Visu, ko mēs varētu dzīvē dabūt, tas ir tikai tāds kā maza garša no tā, ko Dievs var dot. Un nekas mums nespēja piepildīt. Nekas mums nespēja darīt patiesi laimīgus. Ne otrs cilvēks, nec daudzas meitenes, nekas mums nespēja piepildīt. Mums šis varbūt priekš šī bauda kādu brīdi, bet nākamajā dienā mums atkal būs tukšums sirdī. Un tas ir tādēļ, ka mums ir nepieciešams aizpildīt šo tukšumu, to var aizpildīt tikai Dievs. Tikai paties, Dieva svētā gara piepildījums. Un tādēļ es vēlējos tevi caur šo bišķi izskatīt, kā no lidmašīnas aiz kājām, pabiedēt. Jēzus saka, nebīsties to cilvēkus, kuriem ir vara jūs nomaitāt, nogalināt, bet bīsties to, kam ir vara iemest tevi ellē. Bīsties Dievu, kuram ir vara iemest tevi ellē. Un mūsu dzīve ir kā lidmašīna. Viņa paceļās, bet kādreiz viņa arī izbeigsies degviela. Viņa nokritīs, vai viņa ietrieksies klintī, notiks kāds negadījums. Vienalga, kas tas būtu, kādreiz šī lidmašīna avarēs. Un vienīgais veids, kā tu vari izglābties, ir, ja tev ir izplatnis. Tev ir jāuzlaks šis izplatnis. Un varbūt tas nav vērti sēdēt lidmašīnā ar izplatni, nezinot, kad viņa būs, vai kad šī avārija būs, bet tic man, kādreiz šī degviela izbeigsies. Tu lido virs okeāna, viss ir labi, tev nav slimība, nekā varbūt dzīvē, viss ir ideāli. Nav viļņu, nav vēju, nav turbulences. Tu liekas, un kas varētu noiet nepareizi? Tu brauc šo dzīves ceļu, bet tici man, kādreiz šī lidmašīna nokritīs, kādreiz izbeigsies degviela, kādreiz atnāks slimības, bailes, nāves, bats, vienalga, kas tas būtu. Un ja tev nebūs izpletņa, tad tu neizglāpsies. Tu nomirsi un nonāks ellē. Un tādēļ es vēlos brīdināt, uzvelt šo izpletni. Un šī izpletnis ir ticība Jēzum Kristum. Ka Jēzus Kristus tiešām ir bijis, viņš ir dzīvojis, un ka tu tici viņa nāvei un viņa augšām celšanai. Ka Jēzus augšām celās, un tāpat arī mēs varēsim augšām celties un iegūt mūžīgo dzīvību debesīs. Un tas ir tas, kas atšķir kristietību no visām citām reliģijām. Tas pavisam vienkārši, kad visas citas reliģijas cenšas uzbūvēt trepes uz debesīm, kaut kādā ziņā nokļūt debesīs, piekukļot tiesnesi. Caur saviem labajiem darbiem, pienākumiem var pasīst, jebkuram citai reliģijām. Kas ir jādara, lai nonāktu debesīs? Viņam parasti ir saraksts vai lietas, vai vienkārši nav skaidrs, vai saka, visi nonāk debesīs. Bet kristietībā tā vēsts ir pavisam vienkārši. Jēzus pats nonāca uz šīs zemes. Dievs pats uztaisīja trepes uz šīs zemes. Un vienīgais veids, kā mēs varam tur nonākt, ir uzlikt šo izplatni, pēdiņās sakot, pārfrāzējot, bet tas viss ir lūkšanas attālumā. Vienas lūkšanas attālumā. Un mums ir jāsaprot, ka mēs esam grēcīgi cilvēki. Ka mēs esam grēkojuši, ka mēs esam pārkāpuši Dieva likumus, un ka nav neviena laba cilvēka. Arī es neesmu labs cilvēks, un par to pienākas sods. Un ka mēs nekādīgi nevaram paši no tā izbēgt. Bet Jēzus savā mīlestībā bija ar mieru nākt uz šīs zemes, lai saņemtu šo sodu. Viņš bija bezgrēcīgs, bezvainīgs, viņš neko sliktu nebija izdarījis. Viņš saņēma sodu, kuru es un tu bijām pelnījuši. Un tad izcietis šo sodu, būdams nevainīgs, bez grēka, jo viņš tevi mīl un nevēlas, lai tu pazūdi. Jēzus augšām cēlās, un ik viens, kas viņam tic un dzīvo pēc tā, ko Jēzus māca, tiks izglābts no elles un augšām celsies pēc tiesas dienas un nokļūs debesu valstībā. Pavisam vienkārši. Ne savos spēkos, bet caur to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Un ja tu pēc visas šies vēl skeptisks un domā, ka Dieva nav, tad padomā.
vienkārši padomā, kā tas var būt, ka viss ir radījies, ka visa šī zeme ir tik brīnišķīga, ka tev var būt ķermenis, kurš strādā tik brīnišķīgā veidā. Vai tas viss tiešām ir negadījums? Vai tas vienkārši puteklīts debesīs, kuram nav jēgas dzīvot, kāpēc dzīves būs tukšums? Nekā nebūs. Vienkārši padomā par to. Un te runājas nav par dalību draudzē vai par ziedošanu vai par ko citu. Runāja par to, vai tu zini, kur tu nonāksi, ja tu šovakar nomirsi. Kā kristieši mēs varam būt pārliecināti, bet ja tu netici šim, ja tu netici šai vēstī, tad tev vajadzētu būt uztraukumam. Tev vajadzētu būt uztraukumam. Un es lūkšu, lai tev ir uztraukums un nemieris, kurš tev nelaiž vaļā, līdz tu šo lietu neatrisināsi. Jo dzīve ir īsa, un tu nezini, kā tā var izbeigties. Bet ja tu tagad domā par šo, un tevi uztrauc šis, un tu nezini, kur tu nonāksi, tad es tagad lūkšu, un es tev iesaku, lūdz šo lūkšanu līdzi. Un tā būs lūkšana, kur mēs varam nožēlot grēkus, lūgt piedošanu, lūgt, lai svētais gars ienāk mūsos un saņemt pestīšanu. Un tas ir lūkšanas attālumā, mēs varam nākt pie ticības, uzņemt šo vēstu un tikt pestīti, jau zināt, ka tiksim pestīti, bet tad notiek pēc šīs lūkšanas arī sekošana Kristum visas dzīves garumā. Bet ja tu vēlies nožēlot savus grēkus, uzlūgt šo izplatni, tad es tagad lūkšu un lūdz man līdzi. Kungs, tu visu šo laiku esi pacietis mani ar visiem maniem grēkiem, un par spīti tiem tu apžēlojies par mani. Es maldījos visādos ceļos, bet tagad es vairs negrēkošu. Es darīju tev pāri un biju netaisnīgs. Es tāds vairāk nebūšu. Es atsakos no grēka, es atsakos no velna, es atsakos no nekrietnības, kas notraipa manu dvēseli. Atbrīvo manu dvēseli no visa, kas nesaskan ar tavu svētumu. Es tevi lūdzu, kungs, izglāb mani no visa ļaunā, nāc Jēzu, nāc tagad un dzīvo manā sirdī. Kungs, piedod man un atļauj man atpūsties tevī, jo tu esi mans vairogs, mans pestītājs un mana gaisma, un tev es uzticos. No šodienas es slavēšu tevi visos laikos. Es atsakos no ļaunā, no visiem citiem dieviem un elkiem, jo tu esi visaugstais pār visu zemi, bezgalīgi pārāks pār visiem citiem dieviem. Ar savu vareno roku atbrīvo mani no sliktas veselības, atbrīvo mani no visa, kas mani tur savās važās. Atbrīvo mani no raizēm un nemiera un satriec manu ienaidnieku sātanu. Steidzies man palīgā, pestītāji. Nāc svētais gars un mājo manī. Āmen. Ja tu lūdzi šo lūkšanu no sirds un nožēloji savus grēkus, pēc tam arī vēl vairāk iziet cauri un nožēlot tiešām visas sliktās lietas, ko tu esi darījis, kuras tev Dievs uzrāda, tad Dievs dzirdēs šo lūkšanu un tev ir piedots. Tev ir grēki, visi ļaunākie grēki, aborti, slepkavības, viss ir ticis piedots. Pilnīgi viss, ko tas izdarīs. Un Dievs to aizmirsīs, viņš piedos, un Jēzus par to jau ir samaksājis, un tu vari būt pārliecināts, ka tu nonāksi debesīs. Nožēlojot savus grēkus un pieņemot Kristus glābšanu, mēs tiekam uzņemti Dieva ģimenē. Un Kristus mums palīdz, un viņš mums arī kalpo, bet tai pašā laikā no šī brīža viņš kļūst par mūsu kungu, par to, kuram mēs sekojam un klausām, jo viņš zina arī labāk. Viņš ir kā gans, kurš ved savas avis uz ganībām. Viņš zina, kur ir zāle un kā tur nokļūt, un tāpat arī šī dzīvē viņš zina, kas ir labāks priekš mums. Un tas, kas ir rakstīts Bībelē, un ko Jēzus un apustuļi ir teikuši, ir patiesība, un tā nāk par svētību. Tā palīdz un kalpo mums. Un ja tu lūdzi šo lūkšanu, tu jautās varbūt, ko darīt tālāk? Kā tas seko tālāk? Tu varbūt izjūt arī dažādas emocijas sevī tagad. Bet tas, ko es vēlos tev ieteikt, ir sāc lasīt Bībeli. Sāc ar jauno derību, ar evaņģēliem, tur ir uzrakstīta vēsts par Jēzu Kristu, stāsti, vēsturiskas liecības par Jēzu Kristu, ko viņš darīja, kā viņa dzīve izskatījās par nāvi un augšām celšanos. Un tālāk vēstulēs bija apustuļi, kur rakstīja vēstules baznīcām, draudzēm, un arī pēc apustuļu darbos arī tiek aprakstīta vairāk šī vēsts un tiek vairāk izskaidrota un ir vieglāk saprotama.
Tad pārlasi šo vairākas reizes jauno derību, sākot ar evaņģēlijiem, pārlasi viņu vairākas reizes, un tad var izlasīt arī veco derību, un tā tad arī visu savu turpmāko dzīvi. Kā lasi un lasi, jo Bībele ir dzīva grāmata, tas ir Dieva vārds, kurš katru reizi uzrunā no jauna. Tad otrkārt lūdz, tad pirmkārt lasi Bībeli, jauno derību sāc un pēc tam veco derību, un tad otrkārt lūdz. Un lūgšana ir vienkārša saruna ar Dievu. Lūdz Dievu, pateicies viņam, nožēlo savas kļūdas, slavē viņu un aizlūdz par sevi un arī citu cilvēku vajadzībām un arī par citu cilvēku nākšanas pie ticības. Treškārt, apmeklē draudzi. Un varbūt tev ir kaut kāds riebums vai nezinu, tu esi bijis kādu baznīcu un tev tur nav paticis vai jā, tur ir bijis slikti un kas varētu būt, bet es teiktu, atrod varbūt citu draudzi vai citu konfesiju vai citu, bet kristiešu draudzi, kas ir kristīga, un ej uz to, jo tā būs vieglāk iet ticībā. Vienkārši apmeklē, aizies kādu dievkalpojumu, tevis nekas netiek prasīts, vienkārši aizej, klausies, kas tur tiek arī sludināts un esi kopā ar citiem ticīgajiem. Un pēdējais, ej un negrēko vairs. Ej un negrēko vairs. Centies negrēkot, cik vien iespējams. Dievs tev dos spēku pretoties šiem grēkiem. Jā, mēs kādreiz arī kritīsim un arī kļūdamies atkal, bet nožēlo šos grēkus un centies negrēkot vairs. Jā, paldies, ja tu klausies šo raidījumu, vai katram, kurš klausies šo raidījumu, un es šeit ieteiktu, nosūti šo raidījumu citiem. Kāda būtu tāds varbūt izaicinājums, aizsūti vismaz vienam nekristietim, kurš šo vēsti nav dzirdējis, savam draugam vai paziņai vai ģimenes loceklim. Un šis tāds vienkāršs veids, kā var arī izstāstīt šo vēsti, kas tiešām patiesa vēsts, viskontroversiālākā vēsts pasaulē. Un to arī noklausīties šo raidījumu vēlreiz, vairākas reizes, un arī iemācīties vai pierakstīt, kā var izskaidrot evaņģēliju. Ir daudz citi veidi, kā to darīt. Arī, bet šis ir viens no tiem veidiem, kas nāk arī no Reja Komforta, no Living Waters. YouTube kanālā var apskatīties viņu, kā viņš to arī uz ielas dara. Un jā, tu arī mācīties šo un saprast, ka tas nav tik grūti, tas nav nekas sarežģīts, bet tas ir dzīvs un spēcīgs Dieva vārds, kurš darbojas un kurš izmaina cilvēku dvēseles. Un ja tu, klausoties šo raidījumu arī nāc pie ticības, tad slavu Dievam, pateicība Dievam, eņģeļi priecājas debesīs par šo dienu, par to, ka vēl viens cilvēks nāca pie ticības. Es vienkārši vēlos, lūgt par tevi, ka tu paliec pie ticības, ka tu ej šo ceļu un nepazūdi, nenokrīt atkal prom no ticības, tiešām, lai to varētu nest lielus augļus debesu valstībā, un prieks un slava un pateicība Dievam par šo notikumu. Bet, noslēgumā es vēlos lūgt. Paldies, Dievs, par šo iespēju stāstīt šo vēstu un par katrām dzirdīgām ausīm, kas to varēja uzņemt. Un es lūdzu, ka mēs katrs varētu zināt, ka mēs nonāksim debesīs, Dievs, ka mēs varētu būt pārliecināti par to, ka mēs nokļūsim debesīs un ka šī vēsts, Dievs, ka tā darbotos, ka mēs nekautrētos to stāstīt citiem, ka mēs varētu ar pārliecību arī vienkāršībā stāstīt un redzēt, kā cilvēku dzīves top izmainīts tāpat, kā tas izmainīs arī mūsu dzīves. Un es lūdzu par katru cilvēku, kurš šo vēsti dzirdēja pirmo reizi, varbūt pat otro reizi, bet kurš nožēloja savus grēkus, kurš saprat, ka mēs Dievs tavā priekšā esam vainīgi, ka mums pienākas sots, nāve un mūžīga pazušana ellē, Dievs. Un es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas to apzinājās, ka viņi varētu tagad tikt pestīti, ka viņam būtu šis izplatnis, ka nāves brīdī Dievs tu viņus pestīt, un ka šie cilvēki varētu arī atrast draudzi, atrast arī citus kristiešus un augt ticībā. Un es lūdzu Dievs, ka varētu tikt izmainītas ģimenes, sabiedrība, tikt ietekmēta Rīga un Latvija. Dievs, ka tavs vēsts, tava evaņģēlija vēsts varētu izplatīties un darboties savā spēkā. Dievs darbojies un runā uz mums, un es lūdzu arī dod slāpes mums stāstīt šo evaņģēliju tālāk. Dod tālāk, katram cilvēkam, kurš to nezina, ka mums būtu iespējas dalīties ar to, un kad cilvēki uzņemtu šo vēstu, ka tas mums dot lielāku ticību un pārliecību, dod to atkal tālāk un tālāk. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.